Te mēs redzam zāļu jūru ritīgāko, uz kā tiek visi dziedināti vecie cilvēki. Aptiekas, drusku, tā, vārās, beidzot, kur vārās, ka mēnesī 40 lati aiziet no pensijas zālēs. Bez tāds par to. Vecmāmiņa ir savulaik izsūtīta Sibīrijā 49. gadā, atgriezusies 60. Ir redzējusi, kā aiziet tēvs, aiziet māsa projām, bet tomēr ir atgriezusies un tagad redz mazbērnus, gan mazbērnus, bet ir viens bēdīgs stāsts vecmāmiņa, kad nemaz nevar aiziet nobalsot, vai ne, vecmāmiņa, ko? Savā zemē jāiet balsot, vai ne? Jā, par savu valodu. Tas ir tāds bēdīgi, ja? Jā. Un ko tu vari pateikt visiem tiem cilvēkiem, kas bezdēļ mīkstajos krēslos un visu šito ir izprovicējuši? Lai padomā par latviešu un par latviešu valodu. Un ja viņi ir latvieši, tad lai padomā paši par latviešu. Jo mēs esam savā zemē un savā tautā. Mums nav vajadzīga citā tautā. Valodas var būt visādās, runāt var visādās valodās, kā grib, bet latviešu tautai paliek savā valoda, latviešu tauta. Mēs esam savā zemē. Un ja mēs gribam pazaudēt savu zemi, tad varam pārdot arī to savu zemi. Un vākt citas valodas iekšā. Bet es to nevēlotos, kamēr es vēl dzīvoju. Lai būtu tikai latviešu valodā savā zemē. Un latviešu tauta, lai dzīvo savā zemē. Diesi, vecām, bet tu nevarēsi aiziet nobalsot, vai ne? Tādu. Gan jau mēs tev aiznesīsim, ne? Vecmāmiņa, ko? Gan jau tiksim. Vai ne? Tā. Būs jābalso par latviešu valodu, ne? Diezgan smagi tev, ne? Kā izsūtīt es un tev vēl tagad jāiet jābalso par savu valodu, vai ne? Tas ir jau, nezinu, kādā vārdā teikt. Ne? Latviešiem par savu valodu. Latviešiem ar savā zemē, latviešu tautai, sava tauta, sava zeme. Kam tā mēs gribam pārdot savu tautu un savu zemi? Ne, skumji tā, ne, vecmāmiņa? Jā. Sāpīgi man skatoties uz tevis, viss dzirdot tavus stāstus, ne? Un tagad tev vēl šitā te bāžās virsū, ne? Ir grūti, bet, ticēsim, ka latvieši atvērs acis. Sadosies rokā latviešu, vai ne? Jā, un dzīvosim atkal visi kopā. Mierā, saticībā, mīlestībā, ne? Jā. Nevis tajā kašķi un to bāšanu, līšanos, ne uzspiešanu kaut kādu, vai ne? Jā, gan jau latvieši. Tas ļaunums, cerams, viendien atkāpsies no mūsu zemes. Tieši tā.